šodien beidzot mēs noskaidrosim, kurš tad ir Baltijas Robinsons 2001. Ilgi esam gaidījuši šo brīdi, kad tas, kurš saņems Pāreks bankas dāvāto balvu 7,5 latu. Un jūsu rokās arī šobrīd ir, kurš būs tas, kurš to saņems. Jums ir jābalso, un atcerieties, ka jābalso ir pret. Šodien mēs būsim kopā ar Ievu no Startautiskā balsošanas centra, kopā ar grupu Prāta Vētra un, protams, arī ar lietuviešu un igauņu raidījumu vadītājiem. Tagad vārds Emīlam. Tere õhtust, armsad TV3 sõbrad Eestis ja nagu minu hea kolleeg Paul Sõba ütles, toimub siin täna viimane Saarekoda, kus teie, lugupeetud televaatajad ja välja hääletatud Robinsonid saate otsustada, kes saab Robinsoniks 2001 ja saab endale Pāreks Panka poolt välja pandud auhinna 200 000 krooni. Te kohtute täna meie finalistidega, loomulikult ansambliga Brainstorm ning Eevaga rahvusvahelisest hääletuskeskusest. Loomulikult me alustame sellega, et me teeme ühe kokkuvõtte kogu seiklusest Malaisias. Samal ajal saate teie teha oma otsuseid. Ja nüüd annan hea meelega sõna minu kolleegile Vidautas. Taigi, mėlyje, kaip jau turbūt supratot, kaip paaiškino savo žiūrovams ir Paulas, ir Emilis, mano kolegos, šiandien čia Rygoje paskutinė salos taryba. Salos taryba, kurioje jūs, gerbimieji, jūs, mėlyje žiūrovai, ir visi jau išbalsuotieji Robinsonai galų gale nuspręs, kamgi atiteks 2001 metų Robinsono titulas ir Pāreks banko įsteigtas prizas 50 000 litų. Tad šį vakarą čia mes matysime visus 3 finalistus, taipogi čia koncertuos fantastiška grupė Brainstorm, kalbėsime su Ieva, mūsų balsavimo centro vedėja. Na, bet pačioj pradžioje šiek tiek prisiminkime visus tuos beprotiškus Robinsonų nuotykius negyvenamoje saloje. Tad dabar grįžtame į Malaiziją. 4 latvieši, 4 lietuvieši un 4 igauņi tika pamesti uz neapdzīvotas salas Dienvidķīnas jūrā. 40 dienas viņiem ir jāsadarbojas, lai izdzīvot džungļos. Viņiem jācīnās ar karstumu, okeānu, džungļiem un vienam ar otru. Lai izdzīvot, viņiem ir jābūt draugiem. Lai uzvarētu, viņiem ir jābūt ienaidniekiem. Pēc katras Robinsona spēles kāds no komandas biedriem jāizbalso. Beigās paliks tikai viens, tas, kurš saņems šā gada Robinsona titulu un galveno balvu 7,5 latu. Jau pirmajās dienās lietuviešiem radās nesaskaņas starp vīriešiem un sievietēm. Puiši strādāja, bet meitenes sauļojās. Igauņi bija draudzīgāki savā grupā, un komandas darba rezultātā viņi noķēra daudz zivju. Latviešu pārtiks meklējumos nebija tik veiksmīgi. Džungļos atrastie rieksti izsauc viņiem nelabu dušu. Pirmajā spēlē par balvu uzvarēja igauņi, un balvā viņi saņēma pārtiku no citām komandām. Spēles vadītājs deva viņiem jaunu uzdevumu. 12 stundu laikā vajadzēja sakravāties un pārcelties uz jaunu salu. Lietuviešu vīriešiem vēl aizvien bija problēmas ar komandas sievietēm, bet viņiem vismaz bija ēdamais. Viņu komanda uzvarēja spēlē, un viņus apciemoja Piekdieņkungs, kurš iemācīja džungļos atrast pārtiku. Igauņu komandā radās liels iekšējs konflikts ar bijušo līderu Urmasu. Viņš nolēma uzcelt būdu tikai sev vienam. Latviešu vidū valdīja īsts komandas gars, un viņi uzvarēja pirmajā Robinsona spēlē. Igauņiem vajadzēja doties uz salas sapulci, un spēcīgākais no grupas, izbijušais karavīrs Urmas, tika izbalsots. Uz salas palika 11 Robinsoni. Spēlē par balvu uzvarēja igauņu komanda. Viņiem bija iespēja atstāt salu, lai dotos uz nelielu zvejnieku ciematiņu jūrā Kailongu. Tur viņi pamatīgi pieēdās, zvejoja zīvis, dzēra vīnu un vēl vairāk sadraudzējās savā starpā. Viņu draudzība palīdzēja gūt pirmo uzvaru Robinsona spēlē. Latviešu komandas gars bija panīcis. Viņi bija zaudējuši visās spēlēs par balvām, kas varētu ienest pārmaiņas vienmaļā ēdienkartē. Lietuviešu komandā nesaskaņas starp sievietēm un vīriešiem padziļinājās vēl vairāk, jo īpaši jaunā Ieva padarīja savus komandas biedrus vīriešus nervozus. Un pie pirmās izdevība, un tāda radās, viņi izbalsoja Ievu. Viņai vajadzēja doties projām no salas. Uz salas palika 10 Robinsoni. Spēlē par balvu pirmo reizi komandas sajaucās. Finālā Māris no Latvijas izraudzījās Helēnu par pārinieci. Uzvarētāji Vaida un Oskars kļuva par godu viesiem malaiziešu kāzās un, protams, izmanto izdevību pieēsties līdz ūkai. Pārējiem spēles dalībniekiem arī radās iespēja apmierināt izsalkumu Robinsona spēlē, bet ēdienkarta varbūt nebija tik garšīga – čūskas un tarakāni.
Igauņi atkal uzvarēja, un latviešiem pirmo reizi nācās doties uz salas sapulci. Aizbraukt vajadzēja Lāsmai. Uz salas palika 9 Robinsoni. Igauņu komandai atkal veicās. Viņi uzvarēja spēlē par balvu, un balvā saņēma vakariņas. 3 vistas. Tomēr balva nenācās tik viegli. Viņi bija spiest atteikties no otras iespējamās balvas video sveicieniem no mājām. Komandas biedrs Lāsmas aizbraukšana nebija sabojājis latviešu komandas garu. Viņi bija pieraduši pie izsalkuma un izmantoja visu, ko viņiem deva daba. Lietuviešu vīrieši, kur tika uzskatīti par ļoti spēcīgiem, nespēja vinnēt nevienā Robinsona spēlē. Viņi atkal zaudēja, tikai šoreiz ar nolūku izbalsot pēdējo sievieti no savas komandas, Vaidu. Visas 3 komandas sapulcējās un pārcēlās uz Simbangas salu, lai nu dzīvot kopā un cīnītos katrs par sevi. Uz salas bija palikuši 8 Robinsoni. Apvienošanās svinībās Robinsoni ļoti daudz atklāja par pārējo personībām. Jaunā Sāncens, pārsteiguma Robinsona Sīrija, pievienojās spēlei ar savu mērkaķīti Emīlu. Viņa bija atpūtusies, labi pēdus, turklāt viņu nevarēja izbalsot no salas, un arī salas sapulcē viņai nebija balsas tiesību. Oskars ieguva imunitāti Robinsona spēlē. Salas sapulcē Robinsons pārsteidza vēl vienu negaidītu ziņu. Izrādījās, ka izbalsotajam Robinsonam bija jāņem līdzi vēl viens spēles dalībnieks. Helēna nolēma ņemt līdzi Alanu. Visiem tas bija šoks. Uz salas palika 7 Robinsoni. Sīri arvien labāk iedzīvojās jaunajā komunā. Māris uzvarēja spēlē par balvu un pirmo reizi pēc pāris smirdīgām nedēļām varēja nomazgāties. Viņš uzaicināja Sīri baudīt to kopā ar viņu. Robinsona spēlē ritēja individuālā cīņa. Linas ieguva imunitāti un salu nācās atstāt Oskaram. Uz salas palika 6 Robinsoni. Spēles dalībnieks Vidmans sacensībās lauza kāju un bija spiests izstāties no spēles. Kalnu slēpošanas instruktors Linas tādējādi kļuva par pirmo drošo finālistu, kas piedalīsies Robinsona pēdējā cīņā. Taču Linas tas šķiet neiepriecinājā. Uz brīdi viņš pamet pārējos Robinsons un apmetās džungļos. Māris atkal ieguva balvu, un šoreiz viņam vajadzēja nirt koraļos pēc atvirdzinošiem dzērieniem. Linas atkal ieguva imunitāti Robinsona spēlē, un no salas vajadzēja aizbraukt Annai. Tādējādi kļuva zināms otrs finālists – latvietis, kultūrists Māris. Uz salas palika 4 Robinsoni. Šķiet, ka uzvaras garš ir spēcīgāk par ēdienu garšu. Spēlē iegūtā balva Māri neiepriecināja. Garšvielas nebija tik svarīgas kā galvenās balvas – naudas smarža. Vīriešu plāns bija skaidrs. Viņi gribēja redzēt Sīri kā savu Sāncenes finālspēlē. Tā bija pārsteiguma Robinsona, Igaunijas armijas virsniece Sīri. Sākās pēdējā cīņa – Igauniete, latvietis un lietuvietis – Sīri, Māris un Linas. Finālistiem nebija nejausmas, ka pēdējās spēles uzvarētājs nebūs realitātes šova Robinsona 2001 galvenās balvas ieguvējs. Viņi gatavojās tā, it kā tā būtu pēdējā kauja. Uzvarētājam Mārim spēle tikai deva priekšrocības pēdējā salas sapulcē Rīgā. Spēles rezultātā pret viņu bija 0 balsu, pret otrās vietas ieguvēja Linasu balsoja 2, bet Sīrija, kas palika 3. vietā, saņēma 4 balsas pret pēdējā salas sapulcē Malaizijā. Tagad viss atkarīgs no jums, dārgie skatītāji. Jums jāturpina balsot pēc pēdējās salas sapulces Malaizijā. Izlemiet un balsojiet pret to finālistu, kur jūs negribētu redzēt kā Robinsona spēles 2001 uzvarētāju. Māri, Linasu vai Sīriju. Jūs varat balsot, cik reizi vien vēlaties, un pret 2 vai visiem finālistiem, ja vēlaties. Balsis vienlaikus skaitīs katrā valstī atsevišķi, un pēc telefonu zvanu skaita mēs noskaidrosim, kurš ir visnepopulārākais Robinsons Igaunijā. Viņš no Igaunijas skatītājiem salas sapulcē iegūs 4 balsis pret. Otrs finālists iegūs 2 balsis pret, bet pats populārākais nesaņems nevienu balsi pret. Tāda pati balsošana notiks Latvijā un Lietuvā, un balsošanas rezultātā no katras valsts tiks pieskaitīti attiecīgi 4, 2 un 0 punktu. Pēc tam visi Robinsoni balsos pret finālistiem. Finālists, kurš kopvērtējumā iegūs vismazāk punktu, būs Robinsona spēles 2001 uzvarētājs. Telefona numuri būs redzami jūsu televizoru ekrānos. Telefona līnijas ir atklātas. Izlemiet. Tikai atcerieties, ka jūs balsojat pret finālistiem, kurus nevēlaties redzēt uzvarētāju godā. Un tagad iepazīsimies ar Ievu no Startautiskā balsošanas centra, kur uzraudzīs balsošanas kārtību. Hello, Ieva! Hello, Paul, Emil, and Vitaudas, and hello, all viewers over the Baltic countries. Hello, Eva. You and your assistants have a great responsibility to follow the voting process.
Is everything well prepared? Yes, The line working well? Yes, everything is very well prepared, and the audience has started to vote already. This is a unique system where we will get all the votes from all over the three Baltic countries Savādāk nekā parastās vēlēšanās. Tūlīt mēs redzēsim, kurā no valstīm kādā pozīcijā atrodas kāds no Robinsona finālistiem. Sāksim ar Igauniju. Igaunijā šobrīd, kamēr cilvēki vēl balso, Sīrija, protams, ir vismazāk balsu pret. Mārim ir 2 balss mīnusā, bet Līnasam veselas 4. Tas ir pilnīgi normāli. Igaunijā pats populārākā, protams, ir Igauņu Robinsone, Sīrija. Mūsējiem arī tā neko Māris ar 2 balsīm priekšā Līnasam. Skatīsimies, kā būs Latvijā. Arī latvieši zvana un balso. Lūk. Latvijā, protams, Māris ir labākais, Sīrija 2 balss mīnusā, bet Līnasam veselas 4. Tad jau 2 valstīs Līnas ir nepopulārākais. Bet mūsējiem Mārim tikai 2 balss pret, vienādi ar Sīriju. Un kas notiek Lietuvā? Fantastiski, arī Lietuvā Līnasam ir visvairāk balsu pret. Mārim 2, bet Sīrijam nevienas balss pret. Atcerieties, balsošana notiek pret to Robinsonu, kurš jums nepatīk. Un tā tiksimies ar Robinsoniem pēc reklāmas pauzes. Dārgais skatītāji, jūs esat ļoti aktīvi. Šobrīd esam saņēmuši jau vairāk kā 50 000 zvanu, un līdz raidījuma beigām vēl ir tālu, jūs vēl varat balsot. Un tagad ir laiks iepazīties ar pašiem Robinsona spēles finālistiem. Pirmo mēs redzēsim to, kuram šobrīd ir švakākā situācija, kuram ir 4 balsis mīnusā. Taigi, mylėjai, per tą laiką, kol eina mūsų finalas, mes sužinojome iš balsavimo centro, kad jau balsavo 50 000 balsuotojų, žiūrovų, gerbėjų, stebėtojų. O dabar ateina laikas, kai mes susitiksime su kiekvienu finalistu atskirai ir kiekvienas iš jų turės 1 minutę, kad paaiškintų kai kuriuos savo poelgius ten negyvenamoje saloje. Ir pačią pirmąją čia mes pakviesime Robinsonę, kuri jau ten saloje surinko 4 balsus prieš. Armsad televaatajad, praeguseks on juba hääletanud 50 000 inimest üle Baltikumi siis kellegi poolt. Ja nüüd kutsume ükshaaval kõik siis meie finalistid meie ette, nad peavad kaitsema oma käitumist ja põhjendama, miks nad niimoodi tegid. Kallid inimesed, me kutsume enda ette esimese finalisti, kellel viimase mängu kaotuse tulemusena on praeguseks 4 miinushäält. Teie ees on Siiri. Tere Siiri, me näitame sulle videoklipi sinu tegemistest Malaisias. Sina pead pärast seda, kui see on lõppenud, 1 minuti jooksul kaitsma ennast, miks sa just niimoodi käitusid ja tegid.
Un tagad mēs noskatīsimies kādu video materiālu no Malaizijas, kā Sīrija klājās Malaizijā. Pēc tam viņi dabūs attaisnot savu rīcību, arī savas darbības tur. Taigi dabar pažiūrėsim filmuotą video medžiagą apie Siri gyvenimą ten negyvenamą saloje, o paskui Siri turės 1 minutę, kad pateisintų savo poelgius. Sīrija, tu esi piebiedrojusies spēlei, labi atpūtusies. Pārējie šeit pavadījuši jau 3 nedēļas cīnoties ar badu, tropiskajām vētrām un smagām sacensībām. Bet tu tajā laikā biji drošībā, Igaunijā, baudīdam mājas ērtības. Tava iesaistīšanās spēlē bija ļoti negodīga. Tev bija visas iespējas pierādīt, ka esi laba Robinsona, bet patiesībā tu neuzvarēji nevienā spēlē, pat ne spēlēs par balvām. Un tu esi Igaunijas armijas virsnieks, kurai jāsargā savu valsts. Armijā cilvēks iemācās stāvēt sardzē un pierod stundām ilgi stāvēt kājās. Pēdējai spēlei, stāvēšanai uz bāļķa, nevajadzēja būt tev grūtai, taču izskatās, ka arī tur tev bija grūtības. Tu biji pirmā, kas zaudēja līdzsvaru un iekrita ūdenī. Millega ma saan ennast kaitsta? Esiteks, sinu saarele iespēja aizstāvēties. Viņi saka apmēram tā. Es atbraucu uz salu vēlāk. Tas nebija atkarīgs no manis. Es devos uz salu tieši tad, kad to noteica spēles noteikumi. Es tiešām tur pavadīju vairāk vai mazāk nekā pusi no tā laika, ko tur nodzīvoja pārējie. Bet, piemēram, citi Robinsoni nezina, ko nozīmē pavadīt vienai nakti uz tropiskas salas kopā ar tajām mītošiem dzīvniekiem. Varbūt kāds cits dalībnieks nebūtu to izturējis. Otrkārt taisnība, es neuzvarēju nevienā spēlē par balvu, bet tas jau ir vairāk vai mazāk saprotams, ka fiziskā spēka sacensībās vīriešiem ir priekšrocības, lai gūtu uzvaru. Varu teikt, ka esmu fiziski spēcīgi, bet man iespējams pietrūka iemaņas. Citas spēles, manuprāt, bija veiksmes jautājums, kur varēja uzvarēt jebkurš. Varbūt man vienkārši nepaveicās. Fināla spēle nebija atkarīga no tā, vai tu spēji vai nespēji nostāvēt mierīgi stundām ilgi. Es biju garīgi sagatavosies stāvēt uz bāļķa stundām ilgi, bet sacensības bija padarīts daudz aizraujošāks. Man nav ko teikt savai aizstāvībai par to, ka zaudēja fināla sacensībās. Tā bija mana kļūda, ka uzkāpu uz bāļķa centra un tūlīt pat nokritu. Pēc sacensībām visi ir gudri un var teikt, ka to būtu darījuši savādāk. Valmistunud selleks, et seista seal tundide kaupa, nagu reklaamis öeldakse, palgi peal, jämeda palgi peal, aga oli 5-sentimeetrine palk. Ja ronisin sinna keskele oma nagu lollusest võib nii öelda ja kukkusin esimesena maha, kuna seal keskel kõige rohkem kõigutas. Nii et alati saab öelda peale võistlust, et oleks võinud seda teha paremini ja nii edasi. Aga nüüd, lugupeetud televaatajad, meie ees on finalist, kellel praeguseks on ainult 2 vastuhääl. Un tagad iepazīsimies ar finālistu, kuram šobrīd ir 2 balsis pret. Na, dabar susitiksime su finalistu, kuris jau ten saloje užsidirbo 2 balsus prieš. Tai mūsų lietuvis Linas. Tādu pašu videoklipu par Linasa rīcību Malaizijā, un arī viņam pēc tam būs iespēja attaisnot sevi. Ja nüüd me näitame videoklipi Linasele. Pärast seda, kui see on lõppenud, sul on ainult 1 minut aega ennast kaitsta ja põhjendada, miks sa niimoodi käitusid. Linas, tu esi profesionāls sportists. Visos sporta veidos pastāv nerakstīt likumi, cīnīties līdz galam, palīdzēt saviem komandas biedriem, zaudēt ar cieņu. Izskatās, ka tu neesi izpildījis savu mājas darbu. Jau no paša sākuma tu darīji visu, lai grautu lietuviešu komandas garu. Izbalsoja komandas sievietes, cik ātri vien bija iespējams, pat tīšuprāt zaudēja spēli, lai atbrīvotos no savas komandas biedrenes vaidas. Tu necīnījies līdz galam, un tava komanda tev nemaz nerūpēja. Tu esi ļoti patmīlīgs sportists. Lietuviešu komandā tava plāna izdevās, palika tikai vīrieši, tu un Vidmans. Diemžēl Vidmans lauz gāja, un tu pēkšņi iekļuvi finālā. Tev nevajadzēja cīnīties līdz beigām. Kas zina, varbūt Vidmans nevis tu būtu iekļuvis finālā, ja ne šis nelaimes gadījums.
Tagad, Linas, tev ir iespēja aizstāvēt savu sportistu godu. Uz salas tu gribēji dalīt galveno balvu ar Oskaru, ja viņš balsot tā, kā vēlējies tu. Varbūt tava augstsirdība vēl nav zudusi? Un tagad lietuviešu vadītājs ļauj Linasam attaisnot savu rīcību uz salas. Linas saka apmēram tā. Pirmkārt, man bija vajadzīga uzvara. Ceru, ka spēšu sev aizstāvēt. Ļaušu jums izlemt, jo neuzdrošinos vērtēt pats sev pozitīvi. Tikai ceru, ka jūs sapratīsiet. Neviens no mums nav eņģelis, un mēs bieži kļūdāmies dzīvē. Bet lieta ir tāda, ka šīs kļūmes netiek filmēts un rādīts citiem. Cilvēku būtība ir izdzīvot jebkuros apstākļos. Un vienalga, vai tas ir dzīvības vai nāves jautājums, vai tikai spēle. Es ceru, ka nespriedīsiet par mani pārāk vārgi. Man nav ne mazāko dusmu vai negatīvu domu par citiem Robinsoniem. Viss negatīvais palika uz salas. Ir tiesiog ne visą laiką kitus žmonės, tarkim, užfiksuoja, nufilmuoja. Beigās es gribētu jums teikt, nekad nespriediet par cilvēkiem, pirms neesat viņus iepazinuši personiski. Todėl tiesiog aš po salos įsivežiau viską, ar tiksliau palikau saloj tai, kas buvo, ir išvažiavau be jokio pykčio, be jokių blogų minčių kitų Robinsonų adresų. Ir tikiuosi, kad visas tas žaidimas būtent baigėsi jau savotiškai tenai. Čia aš esu visai kitas žmogus. Ir tiesiog norėčiau pasakyti pabaigai, kad nespręskime apie žmogų jo asmeniškai nepažinodami. Tik tiek. Dėkui, ačiū Jums. Dėkojame Linui. Na, o dabar sutikime finalistą, kuris finalo pradžioje ten saloje prieš save surinko 0 balsų. Ja nüüd, kallis publikum, sealpool teleekraani kohtume 3. finalistiga, kellel praeguseks ei ole ühtegi vastuhäält. Un tagad finālis, kuram šobrīd nav nekādu balsu pret. Finālists no Latvijas – Māris. Pažiūrėkime filmuotą medžiagą apie Mario gyvenimą. Negyvenamą saloje, paskui Mario, tu turėsi lygiai 1 minutę, kad pateisintum savo poelgius tenai. Ja nüüd näitame Marisele videoklippi tema tegemistest Malaisias ning tal on pärast seda aega ennast kaitsta ja põhjendada, miks ta niimoodi käitus. Un tagad noskatīsimies, kā tad Mārim klājās Malaizijā, un arī viņam pēc tam ir ko paskaidrot mums. Māri, tu esi čempions kultūrismā. Tava profesija ir izrādīt savu ķermeni. Robinsonam jāpazīst arī savs ķermenis no iekšpuses – dvēseli. Tiklīdz tu zaudēji svaru un muskuļus, parādījās tavs draudīgais, apslēptais es. Tu teici, ka sacirst visas spēles dalībnieks ar mačetu, un viņus apēst, ja spēle būtu pie īstam. Tu arī izteicies, ka būtu gatavs pats noslaktēt visus pārējos, un tev pietiktu iemaņu. Tavā dzīvē tev svarīgi ir tikai āriene. Kur ir tava cieņa pret citām cilvēciskām būtnēm? Kas notika, ja tu tiešām nokļūtu uz vientuļas salas kopā ar savu labāko draugu, bet tur nebūtu nekā ēdama un nebūtu zināms, kad atgriezīsies mājās? Vai arī tā tu īstenot savus draudzus, kad zaudētu svaru? Māri, vai tiešām joprojām viss liekas tik nopietni kā uz savs, vai tiešām tu mušīt nos draugi atrastos kritiskā situācijā? Ko lai saka, tiem daudzajiem simtiem un pat tūkstošiem cilvēki, kas man pazīst, noteikti šis videoklips nemainīs domas par manīm vai iespaidos viņas kā savādāk. Bet tiem, kas man nepazīst, es uzskatu, ka jūs esat pietiekami vērīgi un gudri, lai prastu atšķirt sēnāls no pelavām. Tā kā bet tiem nedaudzajiem cilvēkiem, kas varbūt vēlās tieši atbildi, es atbildēšu vienkārši tā, ka es draudzību tiešām vērtēju daudz augstāk nekā gaļas gabalu, lai arī tas būtu servēts ar augļiem vai
dārzeņiem vai kādu papildus mērci. Un kas attiecās par ķermeni, to, ka man rūp manas ķermenis, nevelti senais grieķu teiciens, kas nāk mums līdz gadu tūkstošiem, kad veselā miesā mājā vesels gars, ir aktuāls arī pašreiz. Nu ko? Tā kā mēs šeit esam 3 Baltijas valsts kopā un visiem savā starpā jāsaprotas, runājamies te apmēram 5 valodās, tad šobrīd pārtraukumu viņam tādam starp mūsu runām grupa, ko pazīst visā Baltijā, vislabākā grupa Baltijā, Prāta Vētram. Ja enne kui viskame pilgu hääletuse käigule, kallid inimesed, me näeme Baltikumi kõige menukamad ansamblit. Nu, prieš vėl stebėdami, kaip balsuoja mūsų žiūrovai visose Baltijos šalise, pirmą kartą čia mūsų svečiai. Fantastiška, sėkmingiausia Baltijos šalių grupė Brainstorm. My dreams, my head, my sex, my bed, and it's my corona with lime. But then I say maybe we could divide it in two. Maybe my animals live in your zoo. And you say my hate, my frown, my kingdom, my crown, my palace and court is mine. And you say my lights, my show, my years to grow, the time that I spend is fine. But then I say maybe we could divide it in two. Maybe my animals live in your zoo. But then I say push up on me. And you say my skin, my blood, my devil, my God, my freedom is what you see. But then I say maybe we could divide it in two. Maybe my animals live in your zoo. But then I say my God.
Yes, hello. We have now had more than 120,000 calls, and that is just amazing. What an amazing audience you are. Let's see the results. Un skatāmies rezultātus. Tā, Igaunijā šobrīd kopumā nobalsojuši visām trim valstīm ir 120,000 skatītāji. Šobrīd Igaunijā Sīrija, protams, pirmajā vietā nav nevienas balss pret. Māris joprojām ar 2 balsīm otrais, un Līnas joprojām Igaunijā ir nepopulārākais. Viņam 4 balsis pret. Skatīsimies, kas notiek pie mums Latvijā. Tā, Mārim nav nevienas balss pret, Līnasam ir 2 balsis pret, un Sīrija, diemžēl, 4 balsis pret. Kaut gan pirms tam izstījās viss pilnīgi savādāk. Tā kā zvanītājs skaits ir 2 reizes palielinājies, protams, ka arī spēlētāja pozīcijas stipri vien izmainās. Skatīsimies, kas notiek Lietuvā. Lietuvā joprojām tāpat, kā bija pirms tam. Lietuvā joprojām Sīrija bez nevienas balss pret, Māris ar 2 un Līnas pats savā dzimtenē ar 4 balsīm mīnusā. Diemžēl. Tāda ir situācija. Šobrīd nobalsojuši vairāk kā 120,000 skatītāji, un jūs joprojām vēl varat balsot. Tiksimies pēc reklāmas pauzes. Varbūt jūs padomājāt, ka mūsu Robinsona nekam neder, kā varēja spriest pēc iepriekš redzētajiem video materiāliem. Nē, es, Emīls un Vitauts, mēs uzskatām, ka viņi jebkurš ir pelnījuši būt par šī gada Robinsonu. Mina, Vitautas ja Pauls, me mõtleme, et kõik kolmekesi olete väärilised saama Robinsoni tiitlid ja järgmised videolõigud näitavad selgelt seda. Vitautas, palun. Ačiū, Emilį. Iš tikrųjų, ir aš, ir Emilis, ir Paulsas tikrai esame įsitikinę, kad visi 3, ir Siri, ir Linas, ir Maris, tikrai verti Robinsono titulo. Tad dabar filmuotoje medžiagą tikrai pamatysime, kad jie visi 3 yra puikus Robinsonai. Sīri, tev spēlē bija grūtākais uzdevums. Tu piebiedrojies jau stabilai komunai. Šādās situācijās vienmēr ir grūti iedzīvoties jaunā grupā, arī civilajā pasaulē. Vīriešiem jau no sākuma bija plāns izbalsot visas sievietes, bet līdz finālam tomēr ir tikusi sieviete. Tu, Sīri. Pārējiem dalībniekiem bija iespēja tevi izbalsot, bet latvieši un lietuvieši nereiz neizmantoja šo iespēju. Tu saņēmi tikai 1 balsi pret, no Vīves. Tas ir saprotams, jo viņi bija tava galvenā sāncenis. Taču tāpat laikā Vīva priecājās, ka viņi izbalsoja. Viņi domāja, ka tu esi pelnījusi kļūt par Igauņu Robinsonu un spēles uzvarētāju. Sīri, tev aiz muguras neviens neteica neko sliktu. Tu visiem patiki. Un tas ir viens no galvenajiem mērķiem Robinsona spēlē – sadzīvot ar svešiniekiem, un tev vienīgai tas izdevās. Linas un Māri, vienā teikumā paskaidrojiet, kāpēc Sīrija vajadzētu kļūt par 2001. gada Robinsonu. Sīri, manyčiau, kad Robinsonas turėtų atitekti tau, dėl to, kad tu jau viduje, sieloje esi Robinsonė. Linas domā, ka Sīrija savā būtībā ir patiesa Robinsona, un tas arī viss izsaka. Viņa ir absolūts dabas bērns, tādēļ pelnījusi kļūt par Robinsonu. Sīrija ir apveltīta ar labu gribas spēku, mērķtiecīga un eksotiska, simpātiska sieviete, un viņa ir pilnībā pelnījusi Baltijas Robinsona nosaukumu. Linas, tu esi vienīgais, kas visbiežāk uzvarējis individuālajās Robinsona spēlēs. Arī tev ir mazāk balsu pret. Viens no galvenajiem taviem mērķiem ir uzvarēt šajā spēlē un iegūt iespējami mazāk balsu pret tevi. Un tev vienīgajam tas izdevās. Tu esi lielisks cīnītājs, uzvarētājs, kādam jābūt Robinsonam.
Kad citi sūdzas par badu, tu dodies džungļos un meklē pārtiku. Un tas nav viss. Tu gatavo ēdienu arī visiem pārējiem. Tu vienmēr biji aktīvs, būvējot mītnes un lasot malku. Tu esi cilvēks, kas nekad nepadodas, lai kas notiktu. Tu vienmēr biji pirmais, lai grūtos sadzīves apstākļus padarītu pēc iespējas ērtāks visiem. Tas ir uzvarētāja Robinsona gars. Sīri un Māri, vienā teikumā paskaidrojiet, kāpēc Linasam vajadzētu kļūt par 2001. gada Robinsonu. Linas, ma arvan, et sa võiksid Robinsonist... Galvenokārt tāpēc, ka viņš var izdzīvot uz vientuļas salas pilnīgi viens. Viņš pierādīja savu spējas, pagatavot ēdienu, iekurt uguni. Sa näitasid, kes on saare peal olles hästi süüa tehes ja hästi tuld üleval hoides. Linas, ir jauns enerģisks puisis, kuram noteikti ir pietiekoši praktiskas iemaņas, lai tiešām izdzīvot, ja viņš nokļūt reālos apstākļos uz neapdzīvotas salas. Tāpēc viņš pilnībā varētu būt Baltijas Robinsons. Māri, tu esi vienīgais, kurš visā spēlē negū nekādas priekšrocības. Viens no spēles galvenajiem mērķiem, protams, ir izturēt līdz galam un uzvarēt godīgi, bez jebkādas palīdzības. Tu esi vienīgais, kas to paveic. Tev arī pietiks spēka uzvarēt pēdējā spēlē, kas pierāda, ka tu esi pelnījis kļūt par uzvarētāju. Tu biji pirmais, kurš rūpējās par Sīriju, kad viņi pirmoreiz parādījās uz salas, lai gan igauņu komandā viņi varēja būt tavs spēcīgākās ancenis. Tas pierāda, ka tu rūpējies par cilvēkiem, lai kas notiktu. Tu esi līderis, kas citiem rāda piemēru, un tieši tādam jābūt īstam Robinsonam, spēcīgam līderim. Sīri un Linas, vienā teikumā paskaidrojiet, kāpēc Mārim vajadzētu kļūt par 2001. gada Robinsonu. Māris, minu arust võiksid sina Robinsonu... Māris varētu būt Robinsons, jo viņam ir labas fiziskas dotības, un manuprāt, viņš ir cilvēks, kurš viegli pielāgojas. Ja eeldused selleks ja minu arust oled sa väga kergesti kohanev inimene. Varu teikt, ka viņš ir spēcīgs pretinieks gan no fiziskā, gan psiholoģiskā viedokļa. Viņš arī nav tipisks kultūrists, bet ļoti gudrs cilvēks. Tādēļ viņš ir pelnījis kļūt par Robinsonu. Pakankamai intelektualus žmogus ir manyčiau, kad Baltas Robinsonas priklauso tau. Un tā, dārgie skatītāji, līdz balsošanas beigām atlikušas tikai 5 minūtes. Tikmēr mums izklaidēs mūsu viesi. Enne hääletuse lõpule, lugupeetud televaatajad, kohtume veel kord meie külalistega. Teil on veel aega umbes 5 minutit, numbrid on ekraanil ja pida autos palun. Taigi, mėlyje, iki balsavimo pabaigos jums beliko 5 minutės. Telefono numeris jūs matote savo ekranuose. Na, o dabar antrą kartą mūsų 2001 metų Robinsono finale grupė Brainstorm. Sometimes I feel like a waterfall, like a waterfall. Sometimes I feel like a waterfall, like a waterfall. Time stops for a while and water runs still. No more rush, the river goes up the hill. Sometimes I feel like a waterfall, like a waterfall. Sometimes I feel like a waterfall, like a waterfall. Yeah.
goes up the hill, up the hill. Sometimes I feel like a waterfall. The water runs still. The river goes up the hill, up the hill. Sometimes I feel like a waterfall. The water runs still. The river goes up the hill. Yeah, sometimes I feel like a good wind, like a good wind, like a good Nu ko, līdz balsošanas beigām atlikusi 1 minūte. Tā ir pēdējā jūsu iespēja balsot par šī gada Robinsona finālistiem. Pareizi sakot, balsot pret viņiem, vai nu balsot pret Sīriju, vai balsot pret Līnas, vai balsot pret Māri. Atlicis pavisam maz laika. Taigi, lygiai po minutės žiūrovų balsavimas baigsis. Tad dabar paskutinė proga balsuoti prieš Sīriją, prieš Liną ir prieš Marį. Vaid 1 minut on jäänud, lugupeetud televaatajad, teil veel hääletada, sest kohe-kohe me paneme kinni meie hääletuse. See on viimane võimalus hääletada kas siis Siiri, Liinase või Maarise vastu. Hello, Eva! Hello, Emil, Paul and Vitautas. We have been quite busy tonight. Yes. Yes, Has it been a lot of work? Has it been a lot of work this night? Has the phone been ringing all the time? Yes, I can tell you. We have had more than 160,000 calls, which is very amazing. And very soon we will have the final results. Yes, it's exciting. Eva, we would like you now to close the audience votings. Yes, dear audience, this year's Robinson voting is now closed. Thank you very much all who have been voting. And very soon we will be back with the final results. Kallid inimesed, Eva on nüüd sulgenud televaatajate hääletuse ja nüüdseks on hääletanud 160 000 televaatajat üle kogu Baltikumi ja me saame kohe-kohe teada kõike, kuidas see täpselt on olnud pärast reklaamipausi. Nu, ko balsošanas laiks ir galā, un šajā laikā ir nobalsojuši 160 000 skatītāji. Bet par to, kādas spēka attiecības, to mēs uzzināsim pēc reklāmas pauzes. Taigi Ieva ką tik paskelbė balsavimo žiūrovų, balsavimo pabaigą. Iš visų 3 Baltijos valstybių mums paskambino 160 000 mūsų žiūrovų. Balsavimo rezultatus mes sužinosime po reklaminės pertraukėlės.
pienācis izšķirošais brīdis Baltijas Robinsona 2001. gada spēlē. Jūsu balss, dārgie skatītāji, ir saskaitītas. Kopumā nobalsojuši 162 796 balsotāji. Tagad mums atliek tikai noskaidrot, par ko balsos tie Robinsoni, kas netika līdz finālam. Armas publikum, viimane lahing on alanud. Kellest saab Robinson 2001? 162 796 televaatajad tegid oma otsuse. Nüüd aga vaatame, millise otsuse teevad eelnevalt saarelt välja hääletatud Robinsonid. Vitautas, palun. Ačiū, Emily. Taigi, mėlyjeji, kaip jau supratote, finalinė kova tęsiasi. Tai kasgi šį vakarą taps 2001 metų Robinsonu? Žiūrovų balsai jau suskaičiuoti. Štai visiškai tikslus duomenys. Mums skambino 162 796 žiūrovai. Na, o dabar dėmesio. Dabar balsuos visi išbalsuotieji Robinsonai. Pirmoji Vyvė. Ma kirjutasin siia lehele Sirds man neļauj balsot pret pārējiem. Ei luba hääletada teiste finalistide vastu. Aitäh. Šādi cilvēki Sāncenši ir vairāk pelnījuši Robinsona titulu. Finalistidest Robinsoni tiitlit kandmas. Aitäh. Minu meelest on üks teine finalist selle tiitli rohkem ära teeninud. Es domāju, ka cits Robinsons ir vairāk pelnījis šo titulu. Andsin oma vastuhääle, eirates enda jaoks. Balsojot pret šo cilvēku, es paļāvos uz savu objektivitāti un godīgas spēles principu. Ausa mängu tava, aga see on nii, 3 punkti. Pretīm nākošo skaits vienmēr ir lielāks par vēlēšanos viņus katru sveicināt. Sacensības ir sacensības, raidījums ir raidījums, priekšvēlēšanas kampaņa ir priekšvēlēšanas kampaņa. Happy birthday, Valdo!
Šajā spēlē ir jāmāk ne tikai izdzīvot, bet arī prast veidot cilvēcīgas attiecības. Šis cilvēks, par kuru es nobalsoju, to nemācēja laikam pareizi izdarīt, un tāpēc arī tāda izvēle. Šī persona nav pelnījusi būt par Robinsonu, jo spēle to pierādīja. Neuzturiet personiski. Es tikai balsoju. Nevarēju šo personu iepazīt tuvāk, tāpēc neesmu pārliecināta, vai tā ir cienīgi kļūt par Robinsonu. Nu ko, dārgie skatītāji, tagad ir pienācis laiks noskaidrot, kā tad jūs esat balsojuši. Ja nüüd, lugupeetud televaatajad, kohe saame teada, kuidas jagunesid helistajate hääled. Na, o dabar sužinosime žiūrovų balsavimo rezultatus. Ieva. Hello, we are now ready with the final votes from our audience, and the results are as follows. Estonian votes. Eesti hääled, Igaunijas balsojums. Eesti balsavo teip. Siiri, 0 punktu. Siiri, 0 punkti. Siiri, 0 balsu. Māris, 2 punkti. Māris, 2 punkti. Māris, 2 balsēji. Linas, 4 punkti. Linas, 4 punkti. Linas, 4 balsēji. And now we go ahead with the votes from Latvia. Latvijas balsojums. Latti hääled. Latvija balsavo teip. Siiri, 4 punkti. Siiri, 4 punkti. Siiri, 4 balsēji. Māris, 0 punktu. Māris, 0 punkti. Māris, 0 balsu. Linas, 2 punkti. Linas, 2 punkti. Linas, 2 balsēji. And we are now going ahead with the votes from Lithuania. Lietuvei balsavo teip. Lēdu hääled. Lietuvas balsojums. Siiri, 2 punkti. Siiri, 2 punkti. Siiri, 2 balsēji. Māris, 0 punktu. Māris, 0 punkti. Māris, 0 balsu. Linas, 4 punkti. Linas, 4 punkti. Linas, 4 balsēji. Thank you all very much who have been voting today, and thank you for being with us for Robinson 2001. Nu ko, tagad mēs varam saskaidīt, kā tad esat balsojuši jūs skatītāji kopā ar balsīm, kas viņiem jau bija no Malaizijas. 10,
Sīrija, Māris, acīm redzam tikai 2, un Līnasam 12 balsis pret šobrīd. Tagad mēs skatīsimies, kā tad ir balsojuši mūsu Robinsoni, kur netika finālā. Nii, ja nüüd siis, millised on olnud publiku hääled üle 3 Balti Vabariigi, Siiril siis 6 vastuhäält, Maarisel 4 vastuhäält ja Liinasel 10 vastuhäält. Selline on seis praegu publiku poole pealt, kuid me ootame veel, mida on öelnud meie välja hääletatud Robinsonid. Taigi dabar mes galime suskaičiuoti visus tuos žiūrovų balsus ir pagal mūsų paskaičiavimus, taigi Siri turi 6 balsus prieš, Maris 4 balsus prieš ir mūsiškis Linas 10 balsų prieš. Na, dabar sužinosime, kaip balsavo išbalsuotieji iš salos Robinsonai. Ieva. Siri. Vaida. Siri. Vidmantas. Siri. Lasma. Linas. Oskars. Linas. Anna. Linas. Urmas. Linas. Helena. Linas. Alanas. Linas. Ir Vive. Linas. Es domāju, ka rezultāts ir acīm redzams. Un tā Baltijas Robinsons 2001 ir... Niisiis pärast häälte kokkulugemist Balti Robinson on... Taigi 2001 Baltijos Robinsonas yra Maris! Kallid inimesed, ja nüüd palun Parexpank esindajad, olge head, tulge alla kirjutama sellele tšekile, et Maris saaks enda kätte teenitud. Niisiis, Latvias Robinsons. Inimesed, Maris saab võitlust lausad. Maris,
seiklus läbi, on selgunud finalist, õnnitleme Maarist, tänan Vitautast, tänan sind, Pauls, tänan Jeevat sealt üleval rahvusvahelisest hääletuskeskusest, tänan teid, lugupeetud televaatajad, loodame kohtuda teiega järgmisel aastal taas Laisijas, seniks kõike ilusat teile! Un tā mēs esam noskaidrojuši, kurš tad ir Baltijas Robinsons 2001. Tas ir no Latvijas Māris. Paldies visiem, kas skatījāties, paldies, ka balsojāt, un tiekamies nākamgad Malaizijā. Taigi, 2001 metų Robinsono finalas čia Rygoje baigėsi. Mes žinome, kad juo tapo Latvijas Maris ir mes kartu ir Paulsas, ir Emelis, ir aš Vytautas, tikrai beprotiškai smagu, kad jūs buvote su mumis. Aš manau, kad iki pasimatymo Malaizijoje, o dabar aš perdodu žodį vėl į Vilnių, į TV3 Robinsono studiją, mielai Gretai, kur dabar vyks Minton ir TV3 Robinsonų žaidimo finalas dėl Toyotos RAV4. Tad iki Vilnių, iki! Woo! Woo! Apsveicam Baltijas TV3 realitātes šova Robinsoni 2001. gada uzvarētāju latvieti Māri Šveiduku. Godam nopelnīto balvu 7500 latu pasniedz Pareks bankā. Uz izšķirošo preses konferenci Kaļķu vārtos sapulcējās spēles Baltijas Robinsons 2002, Latvijas radošā grupa, preses pārstāvi un 10 finālisti. Pēc visām uzrunām un kodolīgā, bet visu interesējošā paziņojuma, kāda būs Robinsona balva. Pamatojoties uz iepriekšējā gada veiksmīgo sadarbību, nolēmām arī šogad atbalstīt šo Baltijas valstu projektu un sponsorēt tātad galveno Robinsonu balvu 7500 latu apjomā. Kā arī nedaudz patirpinot Robinsonu kandidātus par viņu rakstura vājajām un varbūt citu traucējošajām īpašībām, arī šeit tika norganizēta neliela salas sapulce, kurā tad noskaidrojās laimīgie 5 Latvijas Robinsoni. Bet tagad sāksim laikam vilkt ārā. Baiba. Vismaz kāds aplaudē, tas ir ļoti. Andris. Jānis. Jānis, jūtam izbrīdīgi. Un kaut arī pieredzējušā realitātes šovu dalībnieka spridzekļa vaigs pēc zaudējuma nebija no tiem laimīgākajiem, pats apgalvoja. Man pat nemaz nav žēl. Kāpēc? Tāpēc, ka, kā ir, tā ir. Un ir tā, ka uz salu Malaizijā no Latvijas dosies 3 daļā un 2 stiprā dzimuma pārstāvi. Un kaut arī Madarai, Kristīnai un Baibai būtu tiesības priecāties, ka dāmas ir uzvarējuši, Robinsona Kristīna ir nobežījusies. Vieglāk ir, kad ir vairāk puišu. Saka no pieredzes, man klasē bija vairāk puiši un viņi nolika meitenes pie vietas vienmēr. Jo meitenēm ir tendence varbūt paintrigot, pakašķēties, bet ja ir vīrieši vairākumā, tad viņi noliek meitenes pie vietas un tam nav laika. Jānis un Andris vēl nav gatavi spriest vai spēs savaldīt savas kolēģis. Jo jūs sakat ar to, lai ar Instagram saka, pastīsimies, kā būs. Taču talkā nāk Pauls Timrots un kā pieredzējis Robinsona dīdītājs jau šeit Rīgā saliek visu pa plauktiņiem. Varbūt, ka dalāmies tajos, kam garšo karamels un karojam par tiem, kas parasti ēd kotletes. Kāda starpība, viņš ir vīrietis vai sieviete? Kā tam nozīme spēlē? Un ja kāds šaubās, ka Latvijas Robinsons var uzvarēt 3. gadu pēc kārtas, tad jāuzklausa Baibas, kas uzskata sevi par mūžīgo veiksminieci, teiktais. 3 lietas ir labas lietas.
un pēc tam jau 4. gadu no sirds. Noteikti mēs varam atkal vinēt, bet uzvarēs tie, kas sākumā būs vissaliedētākā komanda. Jana Vītoliņa, Valdis Celmiņš, īpaši svētdienas bez tabulas. Dārgie draugi, nu tagad